Sēdes norise deputātiem. Lai piedalītos izsludinātā sēdē, tā ir jāatver no e-pastā saņemtā paziņojuma vai dokumentu vadības sistēmā lietveris darāmo darbu sarakstā sadaļā Manas sēdes. Sadaļā Manas sēdes jāatrod izsludināto tuvojošo sēdi un uzklikšķinot tā ir jāatver. Deputātam atvērsies pieejamais sēdes norises skats, kurā iespējams redzēt informāciju par izsludināto sēdi, darba kārtību, dalībnieku sarakstu, kurā uzskaitīti visi dalībnieki, kas paredzēti dalībai šajā sēdē, datņu sarakstu un ir pieejama poga reģistrēties sēdei. Poga reģistrēties sēdei ir pieejama visiem balstiesīgajiem sēdes dalībniekiem. Lai piedalītos un balsotu sēdē, deputātam ir obligāti jāreģistrējas sēdei. Pēc tam, kad sēdes vadītājs ir sācis sēdi un ir uzsākta jautājuma izskatīšana, deputātam skatā ir pieejama informācija par to, kurš jautājums tiek skatīts un jautājuma izskatīšanas etaps. Attiecīgā jautājuma izskatīšanas etapā deputāts var pieteikties jautājuma uzdošanai un pieteikties debatēm. Sēdes vadītājam ir pieejama informācija par visiem deputātiem, kuri pieteikušies jautājuma uzdošanai. Pēc tam, kad ziņotājs ir pabeidzis ziņojumu, sēdes vadītājs uzsāk secīgu vārda došanu deputātiem, kuri pieteikušies jautājumu uzdošanai. Pēc jautājuma uzdošanas etapa seko debašu etaps. Scenārijs tāds pats, kā ar jautājumu uzdošanu. Deputāts piesakās debatēm, sēdes vadītājs dod vārdu. Pēc jautājuma un debašu noslēgšanas sākās balsošanas etaps, kurā tiek uzsākts balsojums par izskatāmo jautājumu. Deputātam ir pieejamas balsošanas pogas. Kamēr notiek balsošana, tikmēr deputātam ir iespēja mainīt savu balsojumu. Pēc balsojuma beigām tiek attēlots aprēķinātais balsojuma status, kā arī deputātam ir iespējams atvērt detalizētu informāciju par balsojumu.